Es jau iepriekš atvainošos par urkstēšanu sniega. Tagad pirmais sniegs, kas nav pa dienu izkusis, un man ir vieglāk runāt, un domāt, kad es staigāju. Tā kā tur neko nevar darīt. Augsti arī vajag drebināties un salt šajā laikā, bet objektīvi jau nav tik augsti, īstenībā ir -1, bet es vienkārši vēl neesmu pieredzis pie mīnusiem, tāpēc nepatīkami. Bet tad es ļoti skaisti šajā laikā. Bet bez ilgākas mīstināšanas es taisu šo video par to, no kurienes nāk ķekatošanas tradīcija. Viņa ir ļoti sena un ļoti plaša. Jūs jau visi noteikti zinat, ka amerikāņiem arī ir mūsdienīga tāda lieta, ko viņi sauc par Halloweenu, kas ir atkal no īru tradīcijas ņemts, nevis no angļu. Un kad ir pēdējā reize, kad īriem un latviešiem bija kopīgas saknes? Kādi 3000 gadi atpakaļ, kad bija rietumindoeiropieši, kuri sadalījās baltoslāvu, ģermāņu un itālu keltu. Tas ir sen. Un tāpēc ķekatošanas tradīcija arī ir ļoti sena. Lai redzētu, kā viņa ir radusies, tad vajag skatīties 5000 gadus atpakaļ, kā dzīvoja paši proteindoeiropieši. Viņi kopš laika, kad pieredināja zirgus, eiropiešu stepe bija bezgalīgā karā, jo varēja ļoti ātri uzbrukt un atkāpties. Un tad tautas, kas tur dzīvoja un ciltis, bija ļoti kareivīgas. Viņi, lai būtu vīrietis, tev bija jābūt karavīram. Un tāpēc, kad pusaudži izauga tādi, ka viņi drīz būs vīri, tad viņiem deva pārbaudījumu. Viņu pēdējais pārbaudījums, lai kļūtu par pieaugušu vīru, bija tikt izsūtītam no savas cilts. Ar nāvi, ja viņi atgrieztos pirms laika, lai viņi pa īstam iet prom un nebaidās no ienaidniekiem vairāk kā no savas cilts, kas viņus patriec. Tika starp tiem jaunajiem pusaudžiem izvēlēts vadonis, ko sauca par laikam Krojonos, un pašu to grupu sauca par Krojos, no kurienes jūs, redzat, no turienes nāk vārds Krai, kas ir robežzeme. Un tad tā pusaudžu banda, kura gāja prom no savu tēvu zemes uz citām vietām medīt un laupīt un tā tālāk, lai pierādītu, ka viņi var izdzīvot bez savu vecāku aizsardzības. Viņi bija ģērbti vilkādās un ar šķēpu un jostu ap vidukli, lai vilkāda nenokrist. Tas ir viss, ko viņiem deva līdzi. Un viņi tad ņēma pavasarī no savā svētaudzē, pabeidza pēdējo rituālu un tad devās prom. Visiem kroja biedriem neklausīt viņu krojonu bija sodāms arī ar nāvi. Stingra disciplīna, jo tikai kopā var izdzīvot. Neviens nav karaspēks. Vajag turēties pulkā. Un tad viņi devās prom, viņi medīja, laupīja, karoja. Vienkārši viņiem vajadzēja no vasaras līdz rudenim, visu vasaru proteindoeiropieši. Viņiem nebija rudeņa un pavasara, viņiem ir vasara un ziema. Un tad viņus vasaras sākumā, kas mums ir pavasara vidus, izsūtīja, lai viņi visu vasaru mums līdz rudeņa vidum nodzīvotu prom. Un tad redzams, rudeņa vidus ir veļu laiks. Rudeņa vidus ir tad, kad ir tās ķekatas, kad visādās zvērādās un kostīmos ģērbti iet apkārt un staigā un dara lietas.
Nu, tad rudenī arī atgrieztos tie izsūtītie krojos. Rudenī veļu laikā uz ķekatu laiku atgrieztos savi ģērbti sveša visādās drēbēs, ko viņi pa ceļam savos ceļojumos atrada, visādās savās zvērādās, ar kurām viņi aizgāja un tā tālāk. Un tad viņi dziedātu un gavilētu, ka viņi ir izpildījuši savu pārbaudījumu. Un ka viņi tagad ir pieauguši ciltsbiedri, tie, kuri atgriezās. Ne visi atgriezās. Un tad tie, kas neatgriezās, proteindoropieši nedomāja, ka nāves ir beiga. Viņiem cilvēks bija trīsdaļīga būtne, kas sastāv no miesas, veļa un dvēseles. Pēc tavas nāves dvēsele tad devās aizsaulē, miesa krita un atgriezās zemē, un vēlis atgriezās mājās, lai iemiesotos atkal nākamajā miesā savas cilts. Un tāpēc tie, kuri atgriezās dzīvi, nu tad viņi var svinēt, iet no mājas uz māju kopā ar savējiem, svinēt savu atgriešanos un kļūšanu par pieaugušiem vīriešiem. Tie, kuri neatgriezās, nu tad ķekatās veļu laikā atgrieztos viņu veļi. Tā kā jā, tā ir cēlusies ķekatu tradīcija. No jauno karavīru atgriešanās pēc sava pirmā pēdējā pārbaudījuma kā bērniem un pirmā pārbaudījuma kā pieaugušajiem. No viņu atgriešanās mājās ir ķekatu tradīcija. 5000 gadus veca un, protams, ļoti daudz mainījušies pa visiem šiem gadiem. Tas, ko es jums pastāstīju par proteindoropešiem, acīm redzami nav tas, ko mēs mūsdienu latvieši darām. Un tas nav arī tas, ko latvieši darīja pirms 100 gadiem. Jo proteindoropieši, kuri bija mednieki un gani uz Eiropiešu stepes, ļoti atšķiras no mūsdienu latviešiem, kas bija zemnieki un vispār mūsdienās jau pilsētnieki mūsdienu pasaulē. Cita kultūra pieprasa citas paražas. Bet toties to paražu līniju, tāpat kā mūsu valoda nāk no proteindoropiešu valodas, tāpat mūsu kultūra nāk no proteindoropiešu kultūras. Un ir redzamas tur tās saiknes. Vienalga, ka ir ļoti mainījies, sakne ir tur. Vienalga, ka sakne un zars ir atšķirīgi, tie piedara tai pašai lietai. Labi, tagad es beigšu muldēt. Es ceru, ka es pastāstīju kaut ko interesantu, bet visu labu!